Kur zivis? Zivis pašas no sevis nepazūd. Kur tad viņas ir? Ja mēs katrs darītu ūdens tilpnē, kas ienāk prātā, tad ātri vien izsmelt viņu tukšu. Kādā veidā? Ir vairāki faktori, kas to ietekmē. Viens ir ūdens piesārņojums un ūdens tilpnes aizaugšana. Otrs – malzvejnieki, tīkli, murdi. Zivis tiek izķertas ātrāk nekā viņš spēj savairoties, un pēc kāda laika ūdens tilpnes var pazust. Nu, un trešais vardītis, ko ar akmentiņiem mētā. Nē. Nu labi, kā tad cīnīties ar tiem malzvejniekiem? 90% no laika mēs pavadām dabā, kur nevaram būt klāt. Esam klāt ar eholotiem, droniem, 4G kamerām. Un kur paliek tās malzvejnieku zivis? Dzīvot spējīgās, atlaižam atpakaļ stihijā, beigtās atstājam krastā, dabu utilizē. Ja man gribās kaut kā palīdzēt tādā visā, ko es varu darīt? Ja ir tāds aicinājums, var kļūt par sabiedrisko vides inspektoru. Ja redz pārkāpumu vienkārši, tad var ziņot aplikācijā Vides SOS. Paldies! Tagad man viss ir skaidrs, kur var pazust manas zivis un kā rīkoties, lai tā nenotiktu.